Jelgavas amatu vidusskola piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas. Tā kā Jelgava ir mašīnbūves pilsēta, tad, protams, viss ir virzīts uz automātiskās vadības darba galdu iestatītājiem, metālapstrādes speciālistiem. Un šobrīd mēs esam atraduši pareizo risinājumu, tā ir duālā izglītība. Jāstrādā ir pie sadarbības ar uzņēmumiem, un tas arī ir pilotprojekts valstī kopā ar Izglītības ministriju, pašvaldību, Jelgavas amatu vidusskola, un mēs, protams, meklēsim arī citām specialitātēm, veidosim jaunas specialitātes pēc vidējās izglītības. Mēs esam izveidojuši arī divas jaunas loģistikas un grāmatvedības specialitātes pēc vidusskolas, kur audzēkņi stājas jau pēc vidējās izglītības. Mani ļoti priecē tas, šogad rēķinot vidējo atzīmi audzēkņiem, kuri nāk mācīties, ka ir audzēkņi arī ar ļoti labām vidējo atzīmi. Ja? Ka tā tad nav tā doma, profesionālā skola, tur jau mācīties nevajag. Ja? Tā tad, ka mūs novērtē, ka šeit tieši tāpat ir vajadzīgi labi audzēkņi, gudri audzēkņi, kuri arī iegūstot profesionālo izglītību, ies turpmāk noteikti mācīties uz augstskolu, bet augstskolā viņiem jau būs vieglāk, jo viņiem būs specialitātei pamatzināšanas. Daudz izdarīts arī pie mācību tehniskās bāzes un pašu telpu modernizācijas un labiekārtošanas. Audzēkņiem ir iespēja strādāt praksē ne tikai Latvijas uzņēmumos, bet arī apgūt zināšanas sadarbības izglītības iestādēs un uzņēmumos ārzemēs. Ja esat izlēmis, ka šajā gadā Jelgavas amatu vidusskolā nestāsieties, bet nākamajā tuvāk iepazīties ar šeit piedāvātajām iespējām, varat skolas rīkotajās karjeras dienās, kas notiek rudenī, kā arī citās dienās iepriekš sazinoties ar skolas vadību. Aicinām izvēlēties perspektīvo profesiju piedāvājumu Jelgavas amatu vidusskolā. Un kas, protams, nav mazsvarīgi, mācības šeit ir bez maksas.